Sveicināts, labvakar, čavenieks! Nu, ja jūs man nav ilgi redzējuši, nu jā, es atvainojos, nu, labvakar, nē, jā. Nu, tas tā, ja maniem stāstamais, nu, daudz varētu būt 12 vienā. Tajā lielajā stāstījumā, labi, sāksim pirmā. Tā, tuvojas rudens tumšais laiks. Jūs neaizmirst pastarotajiem. Ja saules spīd šodien, nu, šodien bija labi, nu, 7:30 vēl, nu, bet ja nomācies tur, blīns, tad jau 6 jau ir čavienieks, kas saka, nu, tad jau tu neviens neredzēs. Nu, jāskatās pēc laika apstākļiem, jā, labi, tas tā, atbildība uz maniem, jā. Nu, es viņam līdz, jā, es lietoju tās vērts, jā, bet tās tagad pārmainīsies uz citu kaut ko. Tā, tās bija galā tiem asarotajiem, zin, ka jums obligāti viņi jāņem. Nu, jūs jau neņem, nu, tad var visādi gadīties. Tad tu palaukējies, nu, tad tev nevajadzētu, kam tu tur rādīs, mēs sūkai stirnai, vai tur Trusim Rodžeram, vai tur, nezinu, Flintstonam, nu, tur jau nebūs kam rādīt, tur jau laukam vienīgais čau vecais vai kāda, es pa tavu zemi izbarādājos, piedāvāju citu, nevajag atceroties. Nē, viss kārtībā, tādā ziņā. Nē, nu, jūs paši papēc dziļāk, pa ko es runu. Es tagad pārslēgsies uz otru stāstu. Tā. Otrs stāstumais ir anekdoti, es pats izdomāju. Ejot pa ceļu vienkārši uz veikalu pēc maizi, ja jūs netic. Nu, blīz, bet maizi veikala nebija. Dabūju nopirkt cepums, blīz. Nu, bet ne jā, nopietni. Nekā daliņa, neko. Es gāju pēc maizi, blīz. Nav, ko darīs, nu, vismaz cepumi bija. Mais vietā, tad vismaz kaut kā izdevās kaut ko apmānīt, vismaz. Nu, sev. Nē, ko tad es tu pārdēju ar apmānīt, ja nav, tā nav. Tā, labi, tas tā. Tā bija tā anekdota, ka es gāju pa ceļu to anekdotu, es izdomāju tā vispār, man ienās prātā, nu, kaut kādā bezsakarā. Tā, nu, tad ķersies klāt. Jūs iedomājies, 2 zaķi satikās, nu, 2 zaķi, nu, paras lauku zaķi, nu, mēs zaķi, nu, tie, kas te skraid, nu, jūs ziņā, jā, tu tālāk skaidru nav vērts, es ziņā, nu, tā, 2 zaķi satikās, viens bija baltā krāsā, viens bija melnā krāsā, nu, 2 zaķi, viens balts, viens melns. Tagad tas baltais zaķis prasa melniem. Kāpēc tu tik melns? Mēs nekad nevar redzēt tādu melnu zaķi. Vai tā tu drīzāk tu kaķis? Nu, tas baltais zaķis viņam saka, drīzāk tu kaķis. Tas melnais zaķis, viņš atbild. Nē, es tiešām zaķis. Mjau. Nu, tā izgāzās, nu. Baltais zaķis saka, jā, kā tāda zaķa, nu, saka tā mjau. Melnais zaķis, ķipa, nu, tagad jau viņš vairāk nav, jau ir viss atšķirīgs. Baltais zaķis, bet jau nav nekad zaķis, tu ir kaķis. Melnais, nu, kaķis tagad, jā, nu, melnais zaķis, kaķis zaķis, tur otrādāk, nu, es nezinu, ka viņi uznēja.
Tur vispār непонятно, es tur vispār neko nesaprotu, kaut ko tagad un nu man, viņš atbild, labi, atvainojies. Bišķi pagars stāstīt. Tad tā, melnais kaķis saka, atvainojies, tev, esi kaķis, jā, tu man pieķēri, esi kaķis. Bet tas melnais tagad, tas melnais kaķis, kas bija zaķis it kā, viņš jautā, bet Jonimaz nav zaķis uz to balto zaķi, baltais zaķis viņu atbild šitā. Kā nav? Vai tā ausma nav tagad zaķim šitās? Melnais kaķis saka, nav vecīt, nav. Baltais plīns. Jā, es no rīta matlāk frizuru taisīju laikam. Pieslīpēja auspīlību klāt pie parūka. Šitas baltais paņem vaļā. Tagad viss ir kārtībā, tagad esi zaķis īstais. Nē, frizūru taisīja matlāk, pielīp pie parūka, pagaies čalu. Tādā ziņā buļaģi maukst. Rītīgais zaķenieks, kā saka, tādā ziņā, te jāpapēc dziļāk, tā nav vienkārši izstāstīt, jums ir jāiedomājas, kā tā varētu notikt, un pēc tam vēl vārnu pasmējas. Viņi tur zārā sēdeņi, vai, jūs gan labienieki čāju. Un pagaidām viņi teica viņam čaveniks un kādai citai reizi, gan jau kādreiz tiksimies, jā. Un es jums pagaidām arī tāpat teikšu, pagaidām čaveniks un gan jau kādreiz tiksimies.